ko piedalos es. Mani sauc Karolīna Baumana, esmu stiliste, esmu jūsu rīcībā, lai palīdzētu kaut ko pārdot vai nopirkt vai kādu savādāku lūgtu padomu iedot, jo nelūgtus padomus tiešām ir ļoti grūti dot. Par viņiem maksā cilvēkiem, kas sēž televīzijā, bet es neesmu televīzijās, esmu šeit brīnišķīgā saulainā vietā un cenšos sadraudzēties ar mikrofonu, lai viņš neprotestē. Paldies organizatoriem, kas mani attaicināja, jo Andai un pārējiem kolēģiem ir absolūta taisnība. Parunāšanās nāk Andelei par labu. Un tāpēc es ar jums gribu parunāties par stilu un modi. Stilistam visbiežāk uzdotais jautājums ir, kas ir modē? Ja nebūtu šī jautājuma, droši vien nebūtu satura sociālajos tīklos, modas žurnālos, jo tas ir kaut kas, par ko vienmēr var parunāt. Es nedomāju, ka šeit ir tā publika, kas ir ļoti norūpējusies par modi, drīzāk runa ir par stilu, par savu individuālo stilu, kas kopā ar modi bieži vien staigā pa paralēli. Un tas arī ir tagad modē, mazāk interesēties par modi un vairāk par savu individuālo stilu, kā personības un pasaules redzējuma atspoguļojumu. Un, starp citu, arī profesijā stilists, taču ir saknē stils, nevis moda. Un tad stilistam uzdotais otrais populārākais jautājums aiz tā, kas ir modē, ir vai tā var. Vai var, piemēram, manā vecumā, vai ar manu figūru, vai ar manu statusu, sociālo statusu, es domāju, vai var tieši šie divi konkrētie apģērba gabali atrasties man virsū vienlaicīgi, piemēram, platas leoparda bikses un aviātoru jaka, tam līdzīgs, es vienkārši tā fantazēju, bet par to. Un, lai mazinātu jūsu trauksmi, pateikšu šausmīgi lielu noslēpumu. Principā, var visu. Tas, ko nevar, ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitāms. Piemēram, ko nevar. Pirmām kārtām, ja jūs esat uzaicināti uz ļoti tādu nopietnu vietu, konservatīvu, tad to, ko nevar, jums pateiks pats Romas pāvesta protokols vai prezidenta protokols, ka nejauši cilvēki tajās vietās nav, un tad parasti visiem ir diezgan skaidrs spēles noteikumi, ko tad vilkt. Tas būs rakstīts, jebkurā ielūgumā, vai ar jums sazināsies dienesti. Vēl ko nevar. Nevar, tas ir tādā ziņā reputācijas riski. Teiksim, ja tā ir tāda konservatīva iestāde, lietišķa vide, un mēs kaut kā pārlieku izpaudīsim savu personību, tad vienkārši par mums padomās. Un, ja tā ir tā publika, pa kuriem nevar teikt, ka gluži vienalga, ko par mani domāja, tie ir mani darījuma partneri vai tam līdzīgi. Kaut kādā, uzņemšanas komisija augstskolā. Tā kā to, protams, veselā saprāta neviens nav izslēdzis. Bet kas skar mūsu brīvā laikā, mūsu laika pavadīšanā vai tādos darbos, kas nav tik oficiāli konservatīvi un priekšā arī tādi paši radoši cilvēki kā mēs, tad principā noteikumi, ko nevar, ir tikai divi. Vieni no tiem ir rakstīti krimināla likumā un administratīvo pārkāpumu likumā. Pavisam nopietni, es parunāju par juristiem, un tas attiecas uz atkailināšanos, ka mēs atkailinām tās lietas, ko nerakstīti likumi prasa neatkailināt publiski, vai izmantojam arī aizliegto simboliku. Tādas organizācijas, iestādes un politiskās partijas, kuras nedrīkst propagandēt. Tad, ja kaut kas tāds mums būs mugurā, vai tieši otrādi nebūs mugurā nekas, tad mūs arī palūgs doties apstākļu noskaidrošanai uz intīmāku vietiņu. Tas ir viens. Un otrs, ko tiešām nevar, tas ir atrasties smakojošā un smērējošā apģērbā. Lai cik te paradoxāli, bet tie ir jebkuras sabiedriskā transporta lietošanas noteikumi, publisko vietu lietošanas noteikumi, tad arī
mūs palūkst pamest. Tad, principā, tāds style check no rīta. Paskatāmies uz sevi. Apģērbušies esam aizliegto kaut kādu ekstrēmistisko organizāciju simboliku neizmantojam savā vizuālā tēlā, neizmantojam. Vai mēs slikti nesmaržojam, nesmērējam citus savā apģērbu, nē. Nu tad viss, tad tas ir stils. Un nevien droši dodamies savās darīšanās un neviena pasaules stila policija mūs neapstādinās, jo tas, ko mēs redzam televīzijas šovos, tas viss ir iestudēts, neticiet nekam. Lūk, tā kā šajā mirklī parasti cilvēki uzdod, jūs tiešām esat stilists, kur ir kaut kādi noteikumi, formulas, nelūgti ieteikumi un tam līdzīgi. Nu tad, lai sevi rehabilitētu, būs jums tāds nelūgts ieteikums par sievišķību. Iepriekš es pastāstīju jums par tādu sociālo statusu, jo no klientiem biežāk dzirdētais pasūtījums ir tā, lai ir respektabli, jeb statusu, un tad sievietes parasti prasa, kā man pasvītrot savu sievišķību, kā man ģērbties sievišķīgi, bet lai nav šīs tradicionāli kaut kādas Marijas Antonetes kleita, rišas, ziediņi un tam līdzīgi, jo ne visiem tas piestāv, un tas ir fakts. Un tāpēc pastāstīšu, ko nozīmē sievišķīgi, jā, un man jau prieks redzēt vienu apmeklētāju, kura jau ir nopirkusi komplektu, ko es tā netīšām izreklamēju iepriekšējā reizē. Ja es runāju par to, ka ja mēs pērkam augšu apakšu kā ansambli, tad tas izskatās respektīvi. Tas jau ir mugurā. Līdzīgs liktenis ir piemeklējis arī šo metālīti ar kabatiņām, rozā. Es viņu paņēmu kā sievišķības tādu etalonu. Bet paraugu, un viņš ir jau cilvēks, kurš ir gatavs viņu pirkt. Vienīgi es neatceros, kur es to ņēmu. Ja īpašniece Andelētāja redz, viņa var pieteikties, jo es tiešām neatceros. Man ir tā, ka es ļoti labi atceros cenas, es ļoti labi atceros, kur ko var nopirkt. Es tiešām pēc gadiem varu atcerēties, cik tas maksāja un kurā veikalā es pati vai mēs ar klientiem pirkām. Bet man ir ģeogrāfiskais tāds vakums, es neatceros, kur es to ņēmu. Un citreiz arī esam veikaliem ar klientiem. Tas ir jūsu, ja? Dāma ar sunīti ir interese par jūsu meteli. Jā, sunīts ir pieskaņots saimniecēm, un tad arī saimniece ir šāds tāds lounge, tāda stila komplektiņš ar brīvu piegriezuma tādām satinētām biksēm un komplementēm. Jā, un lūk, un tad klienti ir pielēkošanas kabinām vai kaut kā citu izmēru, un es izskrienu uz zālē un plosos pa to zāli, jo es neatceros, kur tās karājās, man vajag citu izmēru. Nu jā, tā kā līdzīgi sanāca ar tā meklīti. Tad tēma ir sievišķība. Nu, ir tāda lieta, ka 18. gadsimta beigās, aptuveni tāda, kad karalim Luijam 16. nocirta galvu, Lielā Franču revolūcija, taču zinām, ja? Bet viņam nenocirta galvu, tāpēc, ka viņš ģērbās nestilīgi, tieši nemodīgi. Tieši tas bija viņa nelaime, jo pēc Franču revolūcijas notika tas, ko modes vēsturē sauc par Great Male Renunciation. Es joprojām neesmu atradusi tādu veiksmīgu tulkojumu latviešu valodā, bet to var nosaukt kā lielā vīru atsacīšanās. Ka tad vīri, stiprais dzimums nolēma, mēs neģērbsimies parūkās, rozā, mežģīnēs, apaviņos ar papēdīšiem. Mēs, jo lakoniskāk, jo labāk. Vienkārši bez izskaistinājuma. Un tad kopš tā laika, aptuveni sanāk 200 gadus, ir tāda nerakstīta vienošanās, ka vīrieši vienkārši ģērbjas un aizvieto ar nākamo apģērbu iepriekšējo, kas ir jau izdilis un pa visām vīlēm izšķīris, vai ne? Sievietes pucējās. Līdz ar to tas pirmais kritērijs. Mēs skatāmies uz jebkuru apģērba vienību, un vai mums ir tāds iespējas, ka tas ir domāts, lai izskaistinātos, sapucētos. Un ja jā, tad mēs varam domāt, ka tur ir kaut kādi
sievišķības kodi, tā to arī sauc, vestamentārie nozīmē ar apģērbu saistīti sievišķības kodi. Piemēram, ņemam kaut vai šo denimu jaku, ja, kas varētu būt tāds brutālāks, vai mūsdienās jau uniseks abiem dzimumiem derīgs, kā pelēkā krāsā denim jaka. Bet viņai ir absolūti utilitāri, tas ir funkcionāli nevajadzīgs dekors. Ir pilns, jaka ir izdekorēta. Tātad tas ir sievišķība. Pat tās nav puķīts, rozīts, tas nav nekas romantisks, piemīlīgs, bet tas ir dekors, kura funkcija ir tikai izskaistināties. Tātad sievišķība. Īsts glābiņš visām sievietēm, kurām nepatīk tāds romantiskais stils, viņas sevi tajā neatrod, un tad sēd, ko tad man vilkt? Lūk, kaut ko tādu lakonisku, pēc formas, pēc krāsas, it kā vīrišķīgs, bet ar mazu detaļu, piemēram, ir izskaistināts. Kas vēl ir sievišķīgs? Krāsa, protams, mums asociējas ar krāsu, maigie pasteļtoņi, tie tad būtu sievišķīgi. Tāpēc arī paņēmu šo mēteli. Vēl kas? Krāsa, forma, faktūra. Svarīga ir arī faktūra tādā ziņā, ka tās ir materiāla īpašības stilistiem. Stilisti nav ķīmiķi. Idejas, ka mums ir vienalga, vai tas ir poliesters, kašmiers, kokvilna vai tā tālāk. Mēs skatāmies uz auduma, vai ne audumā, vienkārši materiāla faktūra, virsmas īpašībām. Un viņa tad ir mīlīga. Es viņu nevaru iedomāties mugurā nevienam vīrietim, tā kā kaķīša spalva, tās tā kā pūpols martā. Tātad sievišķīgs. Līdz ar to krāsa, faktūra, sievišķīga kvadrātā. Vēl kas ir attiecībā uz materiālu, tāds materiāls, kas viegli drapējas, kas krīt, kuram tāds vizuāli vieglums un viņš seko cilvēka kustībām. Arī sievišķīgs kods. Vīriešu principā, viņiem tāds kvadrātišs, praktišs, good. Kvadrātisks, praktisks un izturīgs. Detaļas, volāni, arī kaut kas tāds, ko vīrietis nepirks. Volāni var būt jebkur. Atkal, viņi šajā gadījumā ir piedurkņu galos, mums var būt volāni, kur ir iegriezti pilnīgi vertikāli uz leju. Arī padomājam, kāds viņam ir uzdevums volānam, nekāds piesaistīt uzmanību, izdekorēt. Volāns piedurknēs, bikšu galos, pierādi. Šeit, man liekas, mums ir arī blūzīte, kurai arī ir gan volāni, divās vietās apakšā un rocis izgriezumos, un, protams, arī rozā krāsa. Dekors šeit būs ziedi, pats par sevis, un mežģīgums. Plus vēl būs caurspīdīgums. Caurspīdīgums plus caurspīdīgums arī ir sievišķības vestamentārais kods, vīrieši caurspīdīgas drēbes nevalkā. Vēl viens piemērs ar lakonisku trikotāžu, kāds pīnes raksts, bet rozā maigā krāsā atkal sievišķības kods. Un visbeidzot arī, piemēram, apavi, tas pats tās par atkailināšanos, vairāk raksturīgs sievietēm un dekors. Strasu, tādas līnijas, atkal mērķa nav nekāda, tikai piesaistīta tādu žagatīgu uzmanību. Paldies, tas bija īsumā par sievišķības kodiem. Ja jums ir kaut kāds jautājums privāts zem 4 acīm, droši uzrunājiet mani, esmu jūsu rīcībā, un tiekamies pēc brīža. Jauku andelēšanos!